mums te daudz runāt par to latviskumu, bet piedod man, no 3 2 uzraksti ir nesaprotam, kas tur ir domāts. It kā angliski, bet kaut kādi nosaukumi jocīgi. Es domāju, ka mums vispār pietiek pašcieņas. Un ūdens, jā, un dizains, jā. Pašcieņas, teiksim, un lepnumu par savu valsti un savu identitāti, savu kultūru. Ja mēs cenšamies darīt pakaļ kādam citam, uzlikt šos te kofīnus un šopus un vēl kaut ko, faktiski atdarināt tādu faktiski bezpersonisku dizainu. Es absolūti piekrītu, ka vismaz vecpilsētā, teiksim, attiecībā uz izkārtnēm un tā tālāk, būtu ļoti labi, un tas nemaksā dārgi. Vienkārši vienotas prasības kaut kādam savai identitātei un tam līdzīgi. Un es domāju, ka jālieto vairāk ir arī latviešu valoda. Beidziet darīt pakaļ, un kāpēc visam jābūt šopam vai inam? Ja? No kurienes tas nāk? Ja? Bet kāpēc gar ūdeni mēs neceļam mājas? Piemēram, kaut vai kanāls no Ķīšezeru uz Baltazeru. Es ar laivu nobraucu. Es varu pateikt, tā Gruži, sarūsējuši automašīnas, vecas gultas stāv, dzels, rāmi izmesti, ja, visā garumā, kur varētu būvēt mājas, kur varētu kaut ko darīt, ja. Ženēvas ezers, krastmala, ja. Jūglas ezeram kāda ir krastmala, tur mums ir neredzīgo pansionus, tur ir, ja. Kāpēc nevar būt, kur pastaigāties? Latviešiem ir tāda, es nezinu, tā ir kultūras tradīcija vai mentalitāte, bet pat jūras piekras, mums tur ir kaut kādi 500 kilometri, jā. Tur pat taciņu nedrīkst uzbūvēt, tur neko nedrīkst darīt, jo mēs kaut ko sargājam. Bet jautājums, no kā tad mēs to visu sargājam? Jāatcerās, ka galvenais jau ir cilvēks, mēs paši, lai mēs varētu baudīt to, kas notiek. Tas nenozīmē sabojāt visur un būvēt visās vietās, bet kaut kur esam aizgājuši šajā te galējībā, ja? Un, ja mēs runājam konkrēti par Rīgu un pie ūdens, tad mums jau ir ļoti plašas šīs te ostas teritorijas. Bet viņas savulaik tika būvētas ar domu, ka tad, kad mums bija šīs tranzīta plūsmas rietumu austrumu, tas ir apstājies jau pasen. Un faktiski tā ir lieliska vieta. Piemēram, Hamburgā taču koncertzāli uzcēla tieši šādā te rajonā, vienkārši uz paša ūdens, pat māja, man liekas, tur karājās pāri ūdens malai nedaudz. Ja? Tieši tāpatās privātā būva. Un nevis tā, kā iedomājās daudzi, arī šis 3 miljārdu projektu īstenotājs, ka visam jābūt pa šiko un šausmīgi glauni un tikai uz dārgo galu, tātad orientēts nevis uz cilvēku, bet uz kaut ko citu. Un tad paskatīsimies tās pilsētas, kur šie te degradētie faktiski ostas rajoni, tur tiek būvēts kādreiz pat konteineru mājas smuks, teiksim, studentiem uztais vienu klāsteri, ja? Kaut kur uztais vēl kaut ko, bet tur ir ļoti daudz tā demokrātiskā pieeja. Un tas ir arī pilsētu plānošanas uzdevums, ja faktiski šādas te zonas izdalīt, kur varētu veidoties šādas te kopienas, neobligāti dzīvojamās mājas, bet tās vietas, kur cilvēki, tie paši studenti, nāk un tā tālāk. Jo galvenais jau ir dzīvība pilsētā. Nevis glauns dzīvoklis, ko ir nopircis kāds Dubais investors, un kurš tur atbrauc varbūt reiz 5 gados. Ja? Mums jau Jūrmalā tur ir pilns, tas ir faktiski tur ir tādi miroņu rajoni, ja, kur tur ir milzīgi, šausmīgi dārgas ēkas, kurās vienmēr ir tumša logi, ja, un viņi tur stāv. Un es negribu tādu Rīgu redzēt. Es negribu redzēt ekskluzīvo Rīgu. Es gribu redzēt Rīgu, kas ir dzīva, kur cilvēki satiekās. Taču tā, ka tu aizēji uz kaut kādu krodziņu, tev taču tur nevajag to dārgo dizainisko galdu. Vispopulārākie krodziņi ir, kur tu jūties mājīgi, kur varbūt ir kaut kāds vecs divāns, un blakus stāv vēl kaut kas tāds, ja. Un arī šī te attieksme pret pilsētu vidu un kādā veidā mēs iekārtojam savu. Mums nevajag tiekties uz sintētisko glanci. Ja tā vienkārši. Tātad, tu teici, ka jābūt tā kā, tur profesionāļiem un tā, bet tomēr es domāju, ka pilsētas galva, viņam ir lielāka atbildība kā ministram. Jo tomēr viņam ir kontakti, ja Rīga ir lielpilsēta Baltijas jūrā, tev jātiekās ir ar tām konkurējušām pilsētām. Jā. Tev ir jārisina šie jautājumi, piemēram, arī tas, ko mēs runājam, ja mēs gribam visu pilsētu pavērst pret ūdeni un sākt, ja tur atkal savijās visi šie jautājumi ar īpašumiem, tad tu atbalstītu tādu speciālu likumu par Rīgas statusu vai Rīgu kā Latvijas galvaspilsēta, ja, lai būtu kaut kāda iespēja tev balsot arī ministru kabinetā, jo te
Nevar labs tramvaja speciālists vai pa komunālo saimniecību atbildīgs braukāt, teiksim, par Eiropu un slēgt kaut kādus kontaktus. Un tu pats saproti, ja, ka konkurences likums mums nedarbojas, citādi jau mums nebūtu tāds bardaks vai ne, arī tajā pašā būvniecībā, un tu varētu atrast varbūt 3 reizes lētāk kaut kur aizbraucot, pieņemsim kaut kur uz Dāniju vai uz kaut kādu, to pašu Poliju, kas arī būvē 2 reizes lētāk, neskapēc tagad, ja? Un sarunāt kaut ko, kas vajadzīgs ļoti ātri. Es viennozīmīgi uzskatu, ka atbildīgais ministra līmenī, ministra kabineta līmenī, vai tas ir ministrs, kas atbildētu par Rīgas saimniecību un varētu šos jautājumus kārtot patiešo ar Rīgas vadību. Es domāju, ka tas ir, tas ir ļoti labs priekšlikums, es viņu obligāti atbalstītu, jo un faktiski to, ka Rīgas mēram būtu arī pārstāvniecība, varbūt pašam arī ministra kabineta līmenī. Jo nevar praktiski neko tu nevar izdarīt ne ar ceļiem, tur ir arī valsts ceļi un tam līdzīgi, ne ar satiksmi. Ja? Tu nevari, tieši tāpatās arī ar skolām, ja teiksim, valsts ir tā, kas dod Rīgas pašvaldībai minimālo to bāzes atalgojumu skolotājiem, tam līdzīgi neviens lielais jautājums. Tieši tas pats attiecās uz, piemēram, tur kapitāla sabiedrībām, kur ir arī valsts līdzdalība. Ja, nerunājot par to, ka viņi 100%, piemēram, tajā pašā satiksmes ministrijā, ko mēs nevaram ietekmēt. Tā kā, jā, es teiktu, ka tam noteikti jābūt sadarbību, vajag pacelt arī formāli tuvākā līmenī starp galvaspilsētu un pašvaldību. Tā kā tu esi Ludvika von Misesa piekritējs, kurš saka, ka cilvēkam pienāks nekas cits, kā tikai tas, ko viņš ir nopelnījis, un arī mēs uzskatām, jā, ka valstī nav jālien nodokļu maksātāji kabatās, tad kā tu redzi pašvaldību izlīdzināšanas fondu? Es saprotu, ka varbūt vecam pensionāram, kuram tur varbūt ir bijusi kādreiz tas stāsts maziņš, nevis maziņš, bet padomu laikos viņš ir bijis, ja viņam tā pensija ir maza, valsts viņam var palīdzēt invalīdiem, var palīdzēt slimniekiem. Kā tu redzi to, ka lielākā daļa valsts pašvaldību Latvijā nespēja nopelnīt to naudu, kas viņam ir vajadzīgas, un tiek paņemts no Rīgas, no Jūrmalas, ja? Tādiem, teiksim, apkārt Rīgai tur Mārupe, ja? Ādaži, un tiek doti šie pabalsti it kā tiem cilvēkiem, kas nav nopelnījuši. Es tieši šo jautājumu neuzdotu, ja nebūtu redzējis, cik tur labas un dārgas mašīnas stāv pie tam pašvaldību mājām. Restīvi, tad paņem no spējīgo cilvēku kabatas naudu, iedod viņam tādam cilvēkam, kas viņu nespēja vai nemāk nopelnīt, ja? Un viņi tērē to naudu pavisam kaut kādām izklaidēm. Viņi jau neatdod to naudu invalīdiem vai pensionāriem. Ja?